Jāņa 2, 12. Es rakstu jums, bērniņi, jo grēki jums ir viņa vārda dēļ piedoti. Halleluja! Tas gan nav rakstīts. Es rakstu jums, tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Es rakstu jums, jaunekļi, jo jūs esat uzvarējuši ļauno. Es esmu jums rakstījis, bērni, jo jūs esat tēvu atzinuši. Es esmu jums rakstījuši, tēvi, jo jūs esat atzinuši viņu, kas ir no sākuma. Es esmu jums rakstījis, jaunekļi, jo jūs esat stipri, un Dieva vārds paliek jūsos, un jūs ļauno esat uzvarējuši. Nemīliet pasauli, nedz to, kas ir pasaulē. Ja kāds mīl pasauli, tad viņā nav mīlestība pret tēvu. Jo viss, kas ir pasaulē, miesas iekāra, acu iekāra, un dzīves lepnība nenāk no tēva, bet ir no pasaules. Pasaule iznīks, un viņas kārības, bet kas dara Dievu prātu, paliek mūžīgi. Bērniņi, ir pēdējā stunda, un kā jūs esat dzirdējuši, ka nāk antikrists, tā jau tagad daudzi antikristi ir cēlušies no tā, mēs noprotam, ka ir pēdējā stunda. No mums viņi ir izgājuši, bet viņi nav bijuši mūsējie, jo ja tie būtu bijuši mūsējie, tie būtu pie mums palikuši, bet viņi nav pie mums palikuši, lai atklātos, ka viņi nav visi mūsējie. Amen. Sēžties. Jā, vecais gads un jaunais gads mēs pārvērtējam to, kā mums ir gājis vecajā gadā. Mēs pārvērtējam un domājam par to, kā mēs dzīvosim jaunajā gadā, kā mums būtu jādara, jeb kā jārīkojas, jeb kas jāmaina mūsu dzīvēs. Droši vien tas ir par to padomāt ir vērts, un labi, ja mēs iesākam jaunu gadu ar jauniem nodomiem, jauniem plāniem, jaunu apņemšanos. Es ceru, ka jums ir apņemšanās apvilkt miera evaņģēlija kurpes, ja? Cerams, ka ir apņemšanās apvilkt. Un ir mums jaunas lietas, it kā jauns gads un jauns laiks, bet es domāju, tās problēmas jau vienmēr paliek vecās kaut kādas. Un vecās problēmas tas ir mūsu miesas lietas, kas bieži traucē tiem jaunajiem labajiem nodomiem pilnveidoties vai notikties vai piepildīties. Tās miesas, te tā rakstīts, es jums rakstu, jaunekļi, ka jūs esat uzvarējuši ļauno, un es tā pieliku pie sevis ļauno miesu, kas mums traucē bieži tuvoties Dievam, kad miesa vienmēr pavāk uz kaut kurieni, un par to rūgtumu domājot, tā ir miesas lieta. Tā ir miesīga lieta, no kuras būtu svarīgi atkratīties, jo miesa velk uz iznīcību, uz pazušanu. Miesa ir iznīcīga pat pa sevi. Viņa mūžība nemantos. Un te tā rakstīts, pasauli un tās iekāries bojā, bet kas pilda Dieva gribu, paliks mūžīgs. Vai jūs gribat palikt mūžīgi kopā ar Dievu? Es biju atnācis uz biblioteku, tur viņiem bija tāds, kā jau gada noslēguma, tāds tikšanās, un es iepriekš jums ar kalendārīšu, es ceru, ka kādi nonāca. Es arī tur nolēmu viņiem padalīt kādus kalendārīšu, un ar kādu es runāju, es saku, ja Dievam patiks un būšu dzīvs, tad es pie jums atnākšu uz to sanāksmi. Kur tu tik pesimistisks? Kur tāda pesimisms? Es saku, bet vispārībā es esmu ļoti optimistiski noskaņots. Pat ja es arī nebūšu dzīvs, es vienalga garā būšu ar jums. Pat ja es nebūšu dzīvs, un kas? Un vispārībā, jūs zināt, kas ir nāve? Es ceru, ka jūs zināt to definīciju. Zināt?
Visi viens uz otru skatās, neviens nezina. Nu, tas tā, protams, tas tāda zinām definīcija. Nav esot eksistences formas un vides nomaiņa. Eksistences formas un vides nomaiņa. Tas nenozīmē, ka mēs pārtraucam eksistēt, ka mēs pārtraucam dzīvot. Mēs turpināsim dzīvot, mēs būsim, eksistēsim, bet mums būs vienkārši cita vide un cita forma. Jo Jēzus jau arī, kad atnāca pie mācekļiem, viņš arī bija citā formā. Viņš ienāca caur sienu un ēda to, kas viņiem tur bija kopīgs. Un viņš bija citā formā tanī pat laikā. Nu jā, bet es domāju ne par to. Es domāju par to, ka šī pasaule ir iznīcīga un ka uz to nevajadzētu centrēties. Es saprotu, ka pasaulē notiek dažādas pārmaiņas un visādas mutuļi un es domāju kari un karu daudzināšana. To mēs lasām no Dievvvārda, kad īstenībā tas būs pēdējo laiku pazīme. Kad kari aizvienies vairumā un plašumā, tā nav priecīga ziņa, vai ne? Man tas kaut kā nepatīk, un es nezinu, vai kādam vēl patiktos, kad kārošana un tur kaut kāda, bet tās visas ir miesīgas lietas. Cīņa ir par miesīgām lietām, cīņa ir par miesīgām teritorijām, cīņa ir par varu, cīņa ir par ietekmi, lai citus varētu ietekmēt. Bet vai mums uz to būtu jātendējās? Vai uz to būtu jākoncentrējas? Vai tas ir tas, uz ko mēs ejam? Īstenībā mūsu piederība nav šai zemē, mīļā. Jūsu piederība nav šai nīcīgumam vai iznīcībai, bet jūsu piederība ir mūžīgai dzīvei. Mūžībai. Jā, nu, protams, ir kaut kādas lietas, kas mums nākas darīt vai jāpiespiež sevi un gribētos tai nīcīgai miesai kādreiz ir jāpieliek kaut kāds punkts un Dievvvārds arī saka, iznībā nelutiniet miesu. Nu, nelutiniet miesu. No kā ceļas arī izlaidīgi dzīvi beigās. Esiet prātīgi, esiet sātīgi un domājiet par garīgām lietām, nevis par miesīgām. Un es saprotu, kāpēc te tā rakstīts ir, no mums viņi ir izgājuši un viņi nav bijuši mūsējie. Nu, te tā ir rakstīts par to, ka kādi varbūt ir uzsākuši šo dzīves ceļu, it kā ar Dievu, bet tanī pat laikā nav spējuši noturēties miesas lietām pretī, nav spējuši pastāvēt, nav spējuši atlaist, nav spējuši piedot. Jā, nu, vienkārši viņi ir krituši šajā kaujā, šajā cīņā. Viņi ir zaudējuši šo cīņu, un tas nav tas labākais gadījums, kas mūsu dzīvē varētu notikt, ka mēs zaudējam šo garīgo cīņu. Ja mūsdienā mums ir katram jāsaprot to, ka šī cīņa nav tikai pret savu miesu vai savām iegribām vai savām iedomām, bet tā ir arī garīga cīņa, kad mēs gribam ar Dievu būt. Te tā teikts, nemīliet pasauli, nec tos, kas pasaulē. Ja kas mīl pasauli, tad viņā nav tēva mīlestības vai nav mīlestība pret tēvu. Un te tā teikts, kas tad īstenībā pasauli ir? Kas šajā pasaulē vispār ir? Gribētos teikt, te tā teikts, ir miesas iekāra. Un uz ko mēs paskatāmies acu iekāru, un man patīkās vienā tūkumā teikt, izrādīšanās ar savu mantu. Vai mēs kādreiz arī neizrādāmies ar savu mantu? Redz, kas man ir? Man ir pēdējais telefona modelis, jā. Kurš tur tagad ābolīts ir? Nezinu, 12. vai kurš tur? Citam ir 12. ābolīts, citam ir vēl kurš. Nu, es nezinu tagad, kurš. Es tiešām nesakoju līdzi.
Nu jau kurš ir 14? 15. Nu jā. Nu redz, cik es esmu nokavējis. Es galīgi atpalicis no šīs pasaules. Izrādās 15. jau ir. Nu jā, bet redzat, tā izrādīšanās ar savu mantu, tā ir tā dzīves lepnība, kur pasaule, ar ko tad īstenībā pasaule lielās? Lielās ar kādu priekšmetiem, lielās ar mašīnām, ar vēl nesko. Bet es gribētu teikt, vai mēs varētu lielīties ar to kungu? Tā būtu tā īstā vieta, par ko būtu jālielās. Ja lielaties, tad lielaties ar to kungu. Ja lielaties ar to, kad jūs esat ar viņu, kad jūs esat garā, kad Dievs darbojas jūs dzīvē. Kāpēc es jūs te visu laiku mudinu uz kaut kādām liecībām, apliecinājumiem? Tāpēc, ka lielaties ar to kungu. Lielaties ar to, ko Dievs jūsu dzīvē darīs. Un tas ir brīnišķīgi, ka mēs redzam, kā Dievs strādā. Mēs kādreiz to tā neredzam, un varbūt arī kādiem tas ir apslēpts, bet vēl jau vairāk, ja mēs esam domājuši par šo apliecināt Kristu arī citiem, tad arī tur ir vērts palielīties. Cik labi būt ar Dievu, neatkarīgi no tā, kad ir kāri vai vēl kaut kas, bet kad tev ir Dieva miers. Oi, man tas mīļākā rakstvieta debesu valstība nav ēšana un dzeršana. Man tā mīļākā rakstvieta, un tad ir tas miers, prieks svētajā garā, ka tas ir tas galvenais, ka tā ir tā centrāla lieta, ap ko mūsu visa dzīve, lai grozītos. Vēl es gribētu lasīt no Romiešiem 8. nodaļas, un te tā teikts, lai bauslības taisnība tiktu piepildīta mūsos, ka nedzīvojam vairs miesai, bet garam. Mīļā, te tā teikts, ka nedzīvojam vairs miesai, bet garam. Un tālāk te teikts, jo miesas cilvēki tiec pēc miesas lietām, bet gara cilvēki pēc gara lietām. Miesas tieksme ved nāvē, bet gara tieksme uz dzīvību un mieru. Mieru. Mieru ar visiem cilvēkiem. Teikts, ja jūs varat, turat mieru ar visiem. Vienalga. Augsti, zemi, varbūt, ka tie ir tavi ienaidnieki, varbūt tie ir tavi pretinieki, bet turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Es ceru, ka jūs šogad jaunajā gadā apņemsaties šito darīt. Ka jūs apņemsaties šajā gadā turēt mieru ar visiem cilvēkiem. Un tas būs gara auglis. Un tālāk te ir teikts, jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu, tā neklausa Dievu bauslībai, jo tā to nespēja. Miesas cilvēki nevar patikt Dievam. Un tālākais man ļoti patīk. Te tālāk ir teikts, bet, ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir mirusi grēka dēļ, bet gars dzīves taisnības dēļ. Nu, vai nav kolosāls apsolības? Bet ja Kristus ir jūsos, un ja jūsos mājo tā gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad viņš, kas Kristu Jēzu izmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas, es gribētu teikt. Jums ir mirstīgas miesas šodien, darīs dzīves ar savu garu, kas ir jūsos. Vau! Vai nav super kolosāli? Tas ir brīnišķīgākais apsolījums, ko es varētu teikt, ka tas ir īstenībā apsolījums uz mūžīgo dzīvību. Ka mēs dzīvosim un ļausim piepildīties Dieva gribai šeit virs zemes. Te tālāk ir teikts. Tātad, brāļi, mūs vairs nekas nesaist ar miesu, ka jums būtu jādzīvo pēc miesas. Bet ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst, bet ja jūs gara spēkā darat galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosit. Jo visi, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Halleluja! Jūs esat Dieva bērni. Un jums ir vienīgais sauciens Abba tētīt. Pat ja es esmu sagrēkojis, pat ja esmu uz kādu bijis dusmīgs, ja es esmu kādam bijis
par krišanu vai par piedauzīšanos, ka mēs varam lūgt Dievam piedošanu, ka mēs varam izlīgt savā starpā. Jūs bieži izlīgstat savā starpā? Jā, lai saule nenoriet jums dusmojoties. Jā. Tagad ir labi, kad ziemas periodā mēs ātri pārstājam dusmoties, jo sauli ātri riet. Citādi vasarā tad ir ilgāk ļauts mums dusmoties. Nu tā iznāk, jā, tur tā teiks, lai saule nenoriet jums dusmoties. Mēs varam priecāties un mēs varam dusmoties, bet labāk tomēr priecāties iekš tā kunga. Un ka mēs piedodam un atlaižam, ka mēs izlīgstam ar saviem cilvēkiem, var būt, ka mums ir kādas nesaskaņas. Domstarpības ir un arī viedokļu atšķirības ir, bet ka tas nebūtu par šķēršli Dieva mīlestībai un mūsu saticībai. Lai būtu tā taisnība, miers un prieks svētajā garā. Miļie, te ir tā, kad mēs to miesu iegrožojam. Mēs pasakam, nē. Nav labi, ja mēs dusmojamies, ja mēs skaišamies, ja mēs, es esmu arī ļoti ātrsirdīgs vispār. Es arī esmu atzinis šīs lietas, kad man ir problēmas, jā. Galatiešiem te tā 5. nodaļā ir teikts, Galatiešiem 5:16, bet es saku, staigājiet garā, tad jūs miesas skārību savaldīsiet. Jo miesas tieksme ir pret garu, bet gara tieksme pret miesu. Jo šie divi viens otram stāv pretī, ka jūs nedarat, ko gribat. Bet ja gars jūs vada, tad jūs vairs neesat padoti bauslībai. Es domāju, ka mēs šajā gadā apņemamies un domājam par to, ka mēs varētu staigāt vairāk Dieva garā. Kad Dieva gars mūsos vēl vairāk pieaug. Ka vēl vairāk mēs varam tuvoties Dievam, kaut vai Dievvārdu, noliekot kaut kādas lietas vai prioritātes, ka Dievvārdu lasot. Dievu lūdzot, atvēlam nedaudz vairāk laika, nedaudz vairāk tam ziedojoties. Jā, miesai mīnusi. Jā, te ir teikts, ka tie miesas darbi zinām, un tā ir tā pasaule, no kuras mēs gribam atkratīties īstenībā. No šīs pasaules mēs gribam iziet. Bet tā mēs lasām, gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Ka mēs neizrādamies Dievu priekšā pliki. Ja mūsos ir šie augļi, tad mēs neesam kaili, mēs neesam pliki. Lai gan, ja mēs lasām atklāsmes grāmatā, viņš par kādu draudzi teica, ka jūs esat bagātīgi, bet jūs tomēr esat tāpat laikā kaili. Atklāsmes grāmatā tur par vienu draudzi bija runāts. Ka jā, viņi ir bagāti, jūs arī esat bagāti, vispār jums savas telpas, savas zeme, savi dievkalpojumi, jums viss ir it kā. Bet ka jūs nebūtu kaili garā. Ka jūsu gars būtu ar Dievu un Dievs būtu ar jūsu garu. Un lai Dievs būtu jūsu vidū, jaunajā gadā, kad Dievs būtu jūsu vidū, un ja kāds atnākt un pateikt, viņiem tur Dievs darbojas. Vai jūs tā gribat? Ar prātu es tā gribu. Ar prātu es tā saprotu. Garā es tā gribu darīt, bet ka es to miesu varētu tomēr ierobežot, un kad mēs, viena lieta, ka es ar prātu saprotu, kas ir labs, kas ir slikts, un ar otra lieta, kad es miesā tomēr dažkārt nedaru tā, kā vajag. Bet tie, kas Kristum pieder,
ir savu miesu krustā situši ar kaislībām un iekārošanām. Te tā rakstīts. Ja dzīvojam garā, tad arī garā staigāsim. Tas ir aicinājums. Es jūs gribētu pamudināt uz šīm lietām, ka staigājiet garā. Esiet ar Dievu, lūdzat Dievu, varbūt arī gavējat. Kā jūs domājat, vai ar duršlāgu, zinat, kas ir duršlāgs? Nu, bija tāda makaronu draudz, viņa ar duršlāgu uz galvas fotografējās. Ar duršlāgu var ūdeni atnest? Var gan. Var gan. Izstāstīšu recepti, kā ar to duršlāgu var atnest ūdeni. Ja jūs aiziesiet un pasijāsiet pelnus, tad viņiem visi tie caurumiņi aizsitīsies ar tiem gruzīšiem. Un tad jūs varēsiet pasmelt ūdeni un atnest. Tas nozīmē to, ka pelni arī dažkārt ir vieta mūsu dzīvē arī pelniem. Arī, kad mēs noskumstam un, ja mēs lasām vecā derību, kad sēdēja pelnos, Dievu lūdzot, nožēlojot savus grēkus, nestaigājot goda drēbēs, bet staigājot, kā tur bija ar Jonu. Jona aizgāja, pateica, mīļie, pēc 40 dienām jums ir gals klāt. Tur pat ķēniņš novilka savus drēbes, uzvilka šo un sēdēja pelnos. Cik mēs esam gatavi pelnos sēdēt? Labs jautājums, vai ne? Man jau var godīgi sakot, nepatīk pelnos sēdēt. Es piekrītu, ka tā miesa ir miesa, un mēs gribam baudīt, un mēs gribam ēst un dzert, un mēs gribam svētkus svinēt, un mēs visu kaut ko gribam. Bet lai mēs dotu godu Dievam visās situācijās. Visās dzīves gadījumos, ka mēs dotu godu Dievam. Ka mēs viņu pielūgtu, ka mēs viņu piesaukt, ka mēs uz viņu cerot, arī kādas lietas darītu. Un tā, jaunajā gadā, ka mēs varētu sākt staigāt ar šo jauno apņemšanos kalpot miera evaņģēlijiem, ka mēs būtu apņēmušies kalpot Dievam, ka mēs esam apņēmušies ne tik daudz izdabāt miesai, bet garam. Un tās ir divas pretī stāvošas lietas. Un kā notiek parasti tā iekārošana? Izraels karo un ieņem jaunas teritorijas, un atceraties par to babiloniešu mēteli, kur bija norakts viens no izraeliešiem. Viņi gāja pēc tam uz aju, un viņus tur pamatīgi sasit, viņi zaudēja. Un tad Dievs, tad viņi prasīja Dievam, Dievs, kas pa lietu? Un ko tas vīrs saka? Es te tā nolasīšu. Kad es laupījumu vidū ieraudzīju kādu ļoti labu babiloniešu apmetni un 2 sudraba seķeļi un zelta un kausējuma stieni, kas vēra 50 seķeļus, tad es iekāroju šīs lietas un tās paņēmu. Un redz, paslēpts mans tevs vidū, ierakts zemē un sudraba apakšā zem tām. Bet padomājiet tā kara situācijā. Jēga tam. Kāda jēga tam bija? Kāds labums, tagad tu paņem mēteli aproc tur kaut kur zemē, ka tu to sudrabu tu nevari ņemt un darīt, ne tu vari lietot neko, un tu tagad visu to noroc. Bet tajā brīdī, tas brīdis ir tāds, iekāroja. Cik svarīgi, ka mēs staigātu Dieva garā. Ka mēs uzveiktu tās domas, kas mums dažkārt pienāk. Jo tās pienāk, vienkārši atnāk, kaut kas atnes kādu domu, un mēs vai nu viņai
paklausam vai nu viņai nepaklausam. Miesīgās domas, viņas tā uzplaiksnī, tā kā zibens nozipsnī. Un vai mēs tai domai paklausam vai pretojamies? Jēkabs saka ļoti labi. Svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo norūdījums sasniedz, tas saņems dzīvības vainagu, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl. Neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka, Dievs man kārdina, jo ļaunām kārdināšanu Dievs nav pieejams un pats viņš nevienu nekārdina. Bet katru kārdina viņa paša kārība, to vilinādama un valdzinādama. Es saprotu, ka jaunajā gadā jums arī būs vilinājumi. Es saprotu, ka būs valdzinājumi. Būs tādas situācijas, kad kaut ko jau tā kā vajadzētu. Bet vai vajag? Kāda jēga? Tāpat šī pasaule aizies bojā, šī pasaule izjuks, degdama sabruks. Tā mēs lasām no Dieva vārda. Vai tam ir liela vērtība šīm materiālajām, šīm laicīgajām lietām, mūsu ambīcijām? Cik garš ir mūžs, kamēr mana miesa dzīvojā? Tik ilgi arī manām ambīcijām ir mans mūžs. Labāk viņu laicīgi atkratīties. Tā ir nīcīga lieta, un tas ir, ka mēs to saprast, ka tās ir nīcīgas lietas, un kad mēs ģimene arī kādreiz mēs par kaut kādām lietām mums ir domstarpības, tā varētu teikt strīds, bet ja mēs to atliekam uz kādu nedēļu, pēc tam padomam, par ko tad mēs te strīdējāmies, štrunts viena bija. Štrunts pa pasauli, gan tā pāries. Šī pasaule pāries, un lai mēs saprast, ka jaunajā gadā, ka mēs būtu pastāvējuši visos šajos kārdinājumos, šajos izaicinājumos, jāsaka, velna viltībās arī varētu tā teikt. Jā, velns viltīgs, viņš arī mēģina iesēt mūsos un mēģina kaut kādas lietas izprovocēt, bet ka mēs nepakļautos šīm provokācijām. Ka mēs turētos kā vīri. Labi, sievas te ar daudz ir, bet turētos kā vīri pretī tam, kad ir kārdinājumi. Visiem kārdinājumi. Lieliem, maziem, precētiem, neprecētiem, mācītājiem. Visiem ir kārdinājumi, bet ka mēs varētu pastāvēt. Lai Dievs dod šo spēku jaunajā gadā jums pastāvēt kārdinājumos, pārbaudījumos, un lai Dievs dod spēku staigāt garā. Meklēt tā kunga vaigu. Lai Dievs svētī, ka mēs varētu tā staigāt. Amen? Vai cik labi, ka jūs piekrītat man. Es gribētu teikt, uz tām labām lietām jau mēs visi gribam. Un es domāju, tām labām lietām pēc tā ir jātiecās un pēc tā dzenaties. Dzenaties pēc debesu valstības, un tad, kā tur bija tālāk? Tā pārējās lietas tiks piemestas. Tā kā šajā jaunajā gadā gribētu jums novēlēt, dzenaties pēc debesu valstības. Pārējās lietas, tad Dievs jau zina. Viņš jau vēl jūs neesat sākuši lūgt, viņš jau zina, par ko jūs lūgsat. Lai Dievs svētī. Lai Dievs svētī. Un tad mums ir vēl noslēgumā 725. dziesma, ja nemaldos.